kāpēc tev tā arī neizdevās? Edi, nokost, kas par iemeslu bija? Vai viņš pārāk stiprs, vai tu tā kā vēl neesi tik spēcīgs? Īstenībā jau sanāk tā, ka es šogad esmu nobriedis braukt Open klasē, ja? Tad es braukšu Eiropu jauniešus, un tad vēl būs kaut kāds pasaules čempionāta posms. Vienkārši tad bija brīvs laiks, tad mēs vienu nedēļu patrenējamies 100 un atbraucu šeit. Smags es, tāpēc jau neiet no tiem līkumiem ārā. Gandrīz pussmagāks par Edi Kūs. Tāpēc arī pārkāpu uz Open klasi. Gan jau viss būs kārtībā. Kā šai sezona ir iesākusies? Es domāju, veiksmīgi. Mocis nav jāstāv. Pagājušā sezona sākās ar to, kad bija trasmālē kaut kur apstājās, un tad tur visādi šķībeles bija šogad, viss vismaz līdz galam. Likās normāli, viss būs kārtībā. Lielisks starts un turpmākais brauciens padavās jaunajam Artūram Līcītim, kurš nopietnājā konkurencē izcīnīja augsto 3. vietu, un, kā izrādījās, šis panākums Latvijas čempionātā viņa karjerā pagaidām ir augstākais. Grūti, šausmīgi grūti. Es domāju, otru braucienu neizturēšu. Pēc vakardienas galīgais spēka nav. Bet tad kā ēlkšana trases, cik bieži šeit esi trenējies, vai tomēr visi mazie saka, ka viņi trasi, bet tikai vienu reizi viņi trasē ir izbraukuši? Vai ar teviem tas pats ir bijis? Nē, mēs te biežāk komandas treniņus kopējos uztaisījām. Un tā. Man var teikt pa pašu trasu un pa konkurentiem, kas saliek kopā Opens un 125 ir labi vai? Interesanti, lielāka burzma ir. Tā viss kārtībā. Konkurenti spēcīgi pagājām vēl. Jāatrenējās.